Vecais pasts ir viena no senākajām ēkām Inču kalna centrā, un līdz pat 2011. gadam šajā ēkā atradās Inču kalna pasts. Šobrīd šī ēka kalpo kā Inču kalna kopienas centrs Vecais pasts, kurā ne tikai darbosies pašvaldības kultūras un izglītības iestādes, bet tā būs arī vietējo iedzīvotāju tikšanās vieta. Ceļš uz pasta mājas atjaunošanu ir bijis garš. Jau vairāk nekā 10 gadus gan jumta atjaunošana, gan loga atjaunošana un maiņa ir bijusi. Un pagājušajā gadā beidzās ar iekštelpu atjaunošanu, un šajā ēkā varēs dzīvot gan pasta ekspozīcija, gan vietējā muzikas skola, gan vietējā kopiena vieta, kur sanākt. Pirms 8 gadiem Siguldas pašvaldība ļāva Inču kalna tautas namam izmantot vecās pasta ēkas telpas, lai saglabātu uzkrātos novadu pētniecības materiālus. Tas bija aizsākums idejai par muzeju vai stāstu krātuvi, kā arī papildu telpu nodrošināšanu Inču kalna tautas nama darbībai. Mēs ļoti ceram, ka šī ekspozīcija būs ne tikai tāda kā goda vieta inčukalniešiem, bet visiem novadniekiem un pat plašāk. Mēs jau tagad plānojam ekspozīciju, kura būtu par pastu, kurā ir iesaistīta gan šī jaunatklātā ekspozīcija, gan arī piemēram, vietējā jātnieku skola, jo, kā zinām, agrāk pastu veda ar zirgiem, lai veidot tādu kopīgu ekskursiju un ekspozīciju. Cilvēki ļoti ilgi ir gājuši uz to. Viņi ir nesuši vēsturiskās savas liecības, dzimtu liecības, mūsu valsts liecības arī. Un viņi vēlējās, lai tas ir kaut kur apkopots. Un Siguldas pašvaldībai bija redzējums, ka jābūt kopienas centram, kur arī ir telpas cilvēku sapulcēm, sanākšanām, darboties, kur radīt, kur. Un tas ir brīnišķīgs rezultāts. Tieši tāds mums arī bija vajadzīgs. Vietējie iedzīvotāji bija tie cilvēki, kuri veidoja šo vietu pirmsākumos, izrādot uzticību Inču kalna tautas namam savu stāstu un vērtību glabāšanā. Tajā brīdī, kad šīs telpas bija ļoti bēdīgā stāvoklī, un tajā brīdī, kad mums pateica, ka jāvāc viss ārā, tā bija neiespējamā misija. Un personīgi man bija ļoti lielas bažas, un es, protams, gāju ar paceltu galvu, bet vai tas atgriezīsies, vai tas, ko cilvēki ir ziedojuši, tomēr atgriezīsies šajās telpās. Atgriezās, viss notika. Paldies! Inču kalna iedzīvotāja Anita Richtera savulaik strādājusi šajā ēkā, kad tā darbojusies vēl kā pasts. Tad, kad mēs 2011. gadā gājām no šejienes projām, ēka bija praktiski avārijas stāvoklī. Man darbinieki sala, jo krāsni mums ugunsdzēsēji aizliedza kurināt. Tas viss bija ļoti bēdīgi. Un jaunas telpas bija atrastas un mūs ievietoja tur. Un atstājot šo māju, likās, ka kaut ko atrauj no sirds. Tad bija tādas domas, vai te vēl kādreiz kaut kas būs. Laika gaitā ēkas telpu izkārtojums un pielietojums ir mainījies, taču tas vienmēr ir saglabājis savu identitāti kā pasts. Man gribētos to saukt nevis par veco pastu, tas ir tā nosaukts, bet viņš jau ir jaunais pasts tagad. Jauni cilvēki ir piepildījuši šīs telpas, un jauna dzīvība ir iedota šim vecajam pastam. Un tas tiešām ir brīnišķīgi un ļoti liels paldies visiem tiem, kas savu roku ir pielikuši, kas ir nākuši ar idejām, ar domām par to, kā šeit varētu būt. Ikdienā šīs ēkas telpās būs iespēja īstenot arī aktivitātes pagasta nevalstiskajām organizācijām vai aktīvām iedzīvotāju kopienām. Domājot par kultūra turismu, tematiskajās novadu pētniecības ekspozīcijās varēs iepazīt Inču kalnu un apkārtnes vēsturi. Elis Ragaušs, Raivo Saralēnens, Vidzemes televīzija.